Ja kvadrātu vienādojumos parādās daļas, tad pirmais, ko mēs mēģinām, ir vienādot saucējus. Ja, te ir 4, te ir 8 un 0 apakšā ir vieninieks. Tad sanāk šitas jāpareizina ar 2, 8 nav nekas ar jāpareizina, un tad te jāpareizina 8, tā lai saucēji būtu vienādi. Tad šeit sanāk 3x reiz x plus 6 reiz 2 mīnus 5 reiz 2x plus 1 kvadrātā mīnus 3 reiz 1 vienāds ar 0 dalīts ar 8. Šādi te. Ok. Un tagad, kad mums saucēji ir vienādi, novienādoti, tad mēs varam vienkārši pareizināt ar 8 un likvidēt visus saucējus, un tagad vienkārši varam pārrakstīt kā 6x, ja, tā kā 2 reiz 3x 6x reiz x plus 6, tad te mums sanāk ir vienkārši mīnus 5 reiz 2x plus 1 kvadrātā mīnus 3, un te mums ir 0. Ok. Tātad atveram vaļā iekavas, ja tad 6x reiz x ir 6x kvadrātā, 6x reiz 6 ir 36x. Tālāk atveram šīs iekavas, ja pēc formulas, ja atceramies formulu, a plus b kvadrātā ir a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā. Ja, tātad pirmais skaitlis kvadrātā plus 2 reiz 1 reiz 2 plus 2 kvadrātā mīnus 3 ir 0. Tāda te. Bam, bam. Tad 2x kvadrātā ir 4x kvadrātā. 2 reiz 2 reiz 1 ir 2, 4x un plus 1 mīnus 3. Tad tagad šajā iekavā iereizinam iekšā piecinieku, ja, tātad sareizinam 5 ar katru, sanāk 20x kvadrātā plus 20x plus 5 mīnus 3 ir 0, tad 5 plus 5 mīnus 3 ir vienkārši 2, un tad mēs atveram vaļā iekavas, ja atceramies, ja mīnus zīme ir priekšā, tad mēs nomainam zīmes visam, kas mums tur iekšā eksistē. Tagad final blow, tātad 6x kvadrātā mīnus 20x kvadrātā ir mīnus 14x kvadrātā, 36 mīnus 20 ir 16 un mīnus 2 ir 0. Sanāk visu izdalīt ar mīnus 2. Tā mēs dabūjam 7x kvadrātā mīnus 8x plus 1. Tātad diskriminants būs b kvadrātā mīnus 4ac, kas būtu mīnus 8 kvadrātā mīnus 4 reiz 7 reiz 1. 8 kvadrātā 64 un 4 reiz 7 28, 36. Un tad sakņu formula mīnus b plus mīnus kvadrāts sakņu no diskriminanta dalīts ar 2a. Tad b mums ir mīnus 8, diskriminants ir 36, a mums ir 7, tad mīnus mīnus 8 ir 8, kvadrāts sakņu no 36 ir 6, un 2 reiz 7 ir 14. Līdz ar to vienā gadījumā 8 plus 6 dalīts 14 sanāk 14 dalīts ar 14 ir 1, un otrajā gadījumā mums sanāk 8 mīnus 6 dalīts ar 14, kas sanāk 2 dalīts ar 14, jeb 1/7. Komentārā ierakst atbildi šim uzdevumam.